Tad mēs paņemsim pirmo deklināciju. Pie pirmās deklinācijas pieder vīriešu dzimte lietvārdi ar galotnes malacīti, jā, š. Nu, piemēram, kalns, galds, vārds, suns, jā, benzīns, biespiens, mežs, piens, plīts arī. Ļoti labi. Tad ar galotnes š, bet tā ir viens skaitlis. Vējš, malacīte arī, jā. Bet daudzskaitlī būs galotne i, jā. Nu, piemēram, vārds, es pateikšu vārdi, jā. Mērs, jā. Seklumi, jā. Sirupi, jā, labi, skaidrs. Ejam tālāk, pats galvenais mums tagad locīt. Locīsim vārdu galds. Tad pats galvenais nominatīvs kas, ģenitīvs kā, datīvs kam, akuzatīvs ko, instrumentālis ar ko, lokatīvs kur, jā, un vokatīvs bez jautājumā, jā. Tā, un pats galvenais, es gribētu tagad paskaidrot atšķirību, ka ģenitīvā un akuzatīvā, ja, būs, it kā krieviski ir tāds pats jautājums, bet latviski ir atšķirās. Ģenitīvs kā, kavo, čivo, un akuzatīvs ko, kavo što, jā, bet krieviski tāpat ģenitīvs kā, kavo, čivo, akuzatīvs kovo, что, ja? Кого, чего и кого, что. Так вот смотрите, kāda ir atšķirība, kā. Par to parunāsim, kad mēs zināsim, kas ir одушевленные, неодушевленные. Saki man lūdzu, kur ir одушевленные, ja, nu... Kaķis, kaķis tas ir otrā, Suns, jā, tālāk, cilvēks, jā, vecstāvs, draugs, tā ir visas, tās ir одушевленные, bet kad būs одушевленная, tad mēs uzdodam jautājumu, ja ģenitīva būs kavo, tak? Одушевленная, saki man lūdzu, laiks, vējš, benzīns, biespiens, piens, malacīte, un vārds, autobus arī pareizi, jā, un būs jautājums, чего, ja, чего, tad, kovo, чего, jā, tā ir ģenitīvs, tā ir viena, kniga druga, saki man lūdzu, Книга кого, что или кого чего. И молодцīte, no sākuma vajag no sākuma vajag drauga. Drauga grāmata. Jā, drauga grāmata, jā. Tad tā ir grāmata, кого, чего. Grāmata, кого, чего. Значит, tad būs ģenitīvs vai akuzatīvs? Akuzatīvs. Nē, ģenitīvs. Bet tas ir tiešām ļoti grūti saprast. Bet, kad mēs sapratīsim, tad mums būs visi ir kārtībā galvā, ja? Tā, un tagad ņemam akuzatīvu. Акузативс, кого, что. Значит, если одушевленная, мы спросим как? Кого? А если неодушевленная, тогда что? Нет, что? Чего? Это кого что? Кого что? Вот она разница. Ģenitīvu un akuzatīvu ir tā, ka pirmā gadījumā būs galotne galda un akuzatīva būs galdu. Un ģenitīvā mēs uzdodam jautājumu kovo, čivo, kā, bet akuzatīvā mēs uzdodam jautājumu ko, kavo, što.
Un, piemēram, ir on видел кого что. Этого друга. Вот saki man, он видел друга. Viņš redzēja draugu. Jā, draugu, jā. Bet, а еще расскажи про книжка друга. Drauga. Malacīt. Jā, te būs drauga grāmatā, un viņš redzēja draugu. Un tāda ir atšķirība, jo pirmā varianta bija, mums ir akuzatīvs, un otra varianta mums bija ģenitīvs, jā? Labi, malači, viss kārtībā.